Visu laiku jums, dārgie prezentētāji, ir jāgrib panākt no savas publikas kaut kas, kas ir pretējais informēšanai, ar ko visi pārsvarā nodarbojās. Un arī es pieļauju arī studenti. Jā, tu informē. Tajā nav darbība, līdz ar to tas neaiziet līdz partnerim vai neaiziet līdz publikai. Bet darbība nav kustība. Nē, darbība nav kustība. Tieši tā, tu iedarbojies ar vārdu. Un tas ir tas darbs, nevis iekalt informējošu tekstu, bet tev ir jāsaprot, ko es gribu panākt ar to. Un tas ir tas, ko mēs ar aktieriem darām galda periodu laikā. Mēs mēģinām vismaz 5% saprast, vismaz, jo pēc tam jau mēs pārējo visu mainīsim. Un parastiem cilvēkiem, kuriem nav galda periods, viņiem ir vienkārši, kā viņi parasti dara, atver PowerPoint un uzliek tēmu, par ko es tur improvizēšu. Un tā nav attieksmes tēma. Tas ir vienkārši, kur es tagad stāstīšu par to un to, un tur rodās problēma tajā komunikācijā uzreiz.